Labi. Labdien! Šodien astronomijas skolā attālinātā formā mums ir vieslektors Mārtiņš Gils no Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītājs, un šodien mēs runāsim par ļoti interesantu tēmu, kā asteroīdu radītā zvaigžņu aizklāšanas pieredzi Latvijā. Lūdzu, dod vārdu Mārtiņam. Tā, jā, sveicināti. Tad te uzreiz jāsaka tā, ka laikam es nebūšu tas, kurš var dalīties pats ar personīgi praktisku šīs te interesantās astronomiskās parādības novērošanas pieredzi, bet mums zvanā piedalās vismaz 2 praktiķi, kuri to ir darījuši, tāpēc attiecīgajās vietās varēs arī šo pakomentēt. Bet es tad sev varu uzskatīt par tādu tā kā informācijas izplatītāju un interesantu, un tad es kaut kādu tuvākā nākotnē arī plānoju pievienoties šim pulkam. Bet pagaidām tad es varu stāstīt un aicināt arī citus ieinteresēties par šo jautājumu. Tātad, kas tur īsti ir un kā tas notiek? Tad varbūt tiešām par tiem sākuma pirmajiem soļiem Latvijā, lai pastāstītu. Pirms vispār mēs saprotam, par ko ir īsti runa. Tad Latvijā ļoti biežs viesis ir tāds Roberts Purvīnskis, kurš ir dzimis audzis Austrālijā, šobrīd strādā Vācijā un raķešu nozarē, arī tā skaitā ir piedalījies pie kosmiskās zondas JUICE veidošanas. Tad, tieši tad, kad bija JUICE starts pirms nepilna gada, tad tas bija, varētu teikt, pēdējā laika lielākais notikums profesionālā dzīvē tieši. Bet mēs ar Robertu jau tā laika pa laikam esam tikušies vēl pirms kādiem 5 gadiem, tā ik vasaru, un tad tā viena no tādām interesēm bija tāda, ka vajadzētu novērot asteroīdu okultācijas, un es sākumā biju tāds skeptisks, kas tur tāds ievērības cienīgs ir. Bet tā okultācija, jeb asteroīdu radītu zvaigžņu aizklāšanās, tā ir tāda interesanta lieta. Un tad mēs izdomājam, ka vieniem pašiem varbūt to darīt ir tā pagrūti, jo tā jēga ir aizklāšanu vērošanā, ka ir cilvēku grupa, kas to dara. Un te nav runa tikai, ka Latvijā to dara vairāki, bet tieši arī Eiropas un arī pasaules līmenī. Eiropā eksistē tāda atbilstoša organizācija, kas to koordinē, ir interneta resurss, atbilstošs portāls, kur ir tiešsaistes datubāze gan novērojumiem, gan prognozēm. Bet tad mēs sagatavojām žurnālu Zvaigžņotā debesis 21. 22. gada ziemas numuram tādu diezgan izvērstu rakstu, kur mēģinām izpētīt to dziļāko jēgu, un faktiski šo asteroīdu radītu zvaigžņu aizklāšanos var definēt kā tādu mūsdienīgu novērošanas veidu, mūsdienīgu astronomijas virzienu, jo vēl pirms vairākiem gadu desmitiem un varbūt pirms vēl senāka laika daudzas lietas īsti nebūtu iespējams, jo te ir šis un tas ir diezgan tehnoloģiski orientēts. Un tā skaitā ļoti svarīgi ir tā kopējā sadarbība. Tad pirmais ir tas, ka mēs varam prognozēt šādu notikumu, kā asteroīdu izraisītu zvaigznes aizklāšanos, precīzi prognozēt, novērot, precīzi nomērīt un pēc tam apkopot tos rezultātus. Un tad, kas ir tā pamata būtība? Ko nozīmē asteroīdu radīta zvaigznes aizklāšanās? Tas ir tāds notikums, kad Saules sistēmā klejojošs asteroīds, kurš
pa savu orbītu. Orbīta dažiem asteroīdiem ir diezgan precīzi zinām, citiem asteroīdiem viņi ir zinām ar mazāku noteiktību. Ir orbītas, kuras tiek pārēķinātas, un vai nu viņas ir ilgākā laika posmā mainījušās, vai vienkārši ir precizitāte mainījusies, ir iegūta papildus novērojumi. Bet jebkurā gadījumā, ja mums ir precīzi zinām orbīta, un ja mums ir precīzi zinām zvaigznes koordinātas, tad veidojas tāds īsts moments uz Zemes, un ka faktiski tā zvaigzne tiek aizklāta ar asteroīdu. Tāds tā kā savu veidu zvaigznes aptumsums. Ja mēs varētu iedomāties, ka zvaigzne ļoti vājā veidā, bet tomēr apspīd Zemi, un no zvaigznes nāk faktiski pilnīgi paralēli gaismas stari, tad asteroīds tā smuki iziet cauri, tā teikt, pārlido pāri Zemi un atkārto savu asteroīda formu ēnas veidā, un tā ēna būtu asteroīda forma. Ēnas veidā pāriet pāri tādai tā kā Zemes joslai. Tur sanāk tā, ka tā līnija nebūtu taisna, bet tā līnija uz Zemes tad veidotos kā tāds neliels loks. Un, protams, mēs nekādu no malas to ēnu redzēt nevaram, bet ja mēs atrodamies tieši tajā ēnas ceļā un skatāmies uz atbilstošo zvaigzni, tad tajā mirklī, kad tā ēna pārskrien mums pāri, tad tā zvaigzne uz kādām sekundēm nodziest. Tie notikumi var būt īsāki par sekundi, un tie notikumi var būt kādas 10 sekundes, pieņemsim, gari. Viss ir atkarīgs, kādā orbītā atrodas asteroīds, kāda mūsu savstarpējā konfigurācija, tad tādi faktori ietekmē. Lūk, šeit es tagad parādīšu vienu video, kas ir publicēts YouTube, un kuru iegūs arī viens no šī zvana dalībniekiem, un šobrīd Latvijā visaktīvākais okultāciju, jeb asteroīda radītu zvaigžņu aizklāšanu vērotājs. Tas ir notikums, kas ir piefiksēts pagājušā gada, es skatos tagad pats lasu 2. oktobrī, asteroīds 1280 aiztumšoja vienu no zvaigznēm. Tagad skatāmies video. Tagad bultiņa norāda uz vienu mazu zvaigznīti, pazūd attēls, un kur zvaigzne ir atpakaļ. Es no galvas nepateikšu, cik ilgs tas moments bija, bet jūs varētu redzēt, ka tās ir sekundes. Tas laikam kāds 4 sekundes sanāk aptuveni tā, pēc izjūtas. Tas viss, protams, ir dokumentos piefiksēts tā, un vēl trešo reizi apskatāmies. Tā. Re. Un tad šeit tāds, kā saka, dabīgs jautājums, vai tad tas arī ir viss, ja? Tad, un tā dēļ tad ir tie kaut kas organizēts, rēķināts, un ir tāda liela gatavošanās, un vēl, jo par to gatavošanos vispār, jo tad es līdzās arī pastāstīšu, ko nozīmē novērot šādu notikumu. Un faktiski jāsaka, ka tiešām tas arī ir viss. Bet kur ir tā lietas būtība? Tā lietas būtība sanāk tāda. Ja tas asteroīds kustās uz Zemes pa to savu tā kā ēnas koridoru, un mēs kā novērotāji esam, pieņemsim, viens ir Latvijā, cits ir Polijā, pieņemsim, tā līnija turpinās ir Vācija, varbūt Francija, tad sanāk, katrs novērotājs tajā koridorī neatrodas vienā un tajā pašā vietā attiecībā pret tā koridoru platumu, ēnas koridoru, bet dažādās vietās. Un tad sanāk, ka katram novērotājam šeit ir parādīti 2 piemēri, ka katrs novērotājs veido tā kā tādu stīgu, ko viņš piefiksē. Tā tumšā līnija šeit, tumšās līnijas apzīmē, ka zvaigzne ir redzama, tad gaišais ir pārāvums, un pēc tam tumšā līnija atkal atsākas.
Un saliekot kopā dažādus novērotājus, vienalga, kurās vietās viņi tīri ģeogrāfiski atradušies, bet to referencējot pret attiecīgā tā koridora vietu, mēs varam mēģināt rekonstruēt asteroīdu formu. Un tā faktiski, tad pirmkārt jau vispārējais izmērs, tas varētu būt arī tie malējās daļas, lai mēs saprastu, kāds ir tas asteroīda, varētu teikt, platums attiecībā pret to koridoru, jo viņš arī būtu dažādi pagriezies. Un arī pāriešanas laikā viņš, protams, var turpina rotēt, viņu neviens neapstādina. Un otrs ir, tad var sakot, arī šo te pārāvumu ilgums raksturo asteroīdu izmērus. Varētu teikt, pa otru asi, bet tas ir uz to konkrēto brīdi. Un no vairākām šādām novērojuma sesijām mums faktiski ir iespēja arī rekonstruēt tādu kā potenciāli 3D modeli asteroīdam. Mēs varam arī noteikti šādā veidā iegūt precizējumus pašai asteroīda arī orbītei, jo pēkšņi var izrādīties, ka viss šis te asteroīds ir nevis smuki prognozētajā koridorā atradās, bet bija mazliet novirzījies uz vienu vai otru pusi. Tas uzreiz arī kādu informāciju sniedz. Tāpēc, jo vairāk ir novērojumi, jo labāk. Un tas sanāk, ka katrs no novērotājiem piedalās kā viens no tādiem cilvēkiem, kas sniedz ieguldījumu, un kopā veidojās tā saucamais kopresursēšanas projekts. Jo vairāk novēro, jo labāk. Te ir piemērs skatā no asteroīda. Ja mēs, pieņemsim, skatītos no asteroīda uz Zemi, aptumšošanas brīdī, aizklāšanas brīdī, nevis brīdī, bet uz to laiku, tad mēs varētu redzēt, ka faktiski tas ēnas koridors ir kā taisna līnija skatā no asteroīda, bet, protams, uz Zemes geogrāfiskās kartas tur sanāk tādi loki, pa kuriem pārvietojas. Savā ziņā kaut kas atgādina arī to, kā parasti uz kartēm mēs redzam saules aptumsuma, pilnā saules aptumsuma to ceļu. Platums šeit ir faktiski pielīdzināms pašā asteroīda izmēram, tad līdz ar to ir daži koridori, kas ir 11 km plati, citi ir lielāki, tad tas ir viss atkarīgs no attiecīgā asteroīda izmēra. Un savukārt ilgums ir atkarīgs, ilgumu nosaka ēnas pārvietošanās ātrums, un to nosaka tas, kādā konfigurācijā ir Zeme pret zvaigzni un pret asteroīdu. Tad tur var būt ļoti ātrs notikums vai samērā ilgs. Te ir daži piemēri, kur tā skaitā te var redzēt. Mēs redzam Grenlandi, Eiropu, un pieņemsim, te mēs redzam tādu joslu šķērso Latviju. Šajā gadījumā tas sanāk kaut kas ap Kolku, pēc tam ir Ainaži varbūt. Un te atkal ir tāds, kas šķērso Igauniju un Vidzemes ziemeļa austrumu daļu. Un tad pēc šīs publikācijas mums radās tāda arī komunikācija Latvijas astronomijas biedrības ietvaros un vēl šur un tur bija arī ērgļu semināros par to runāts, pieminēts. Un tad radās doma, ka vajag kaut ko konkrēti novērot. Un tad mums jau tas piedāvātais mērķis bija, es tagad varu maldīties, man šķiet, ka varbūt jau tajā rakstā mēs pieminējām, ka mēs varētu sagatavoties uz 22. gada 23. augustu novērot tādu Hyperborea asteroīdu izraisītu zvaigznes aizklāšanos. Tika prognozēts, ka tas būs tāds interesants notikums, jo šķērsos Latgali, tad šķērsos
Lietuvu, Krievijas Kaļiņgradas apgabalu, Poliju, Vāciju, tad sanāk mazliet Luksemburgu aizklāja un vēl arī Franciju. Nu, tā kā tāds diezgan ražīgs plāns izskatījās, ka varētu šeit savākt diezgan daudz datu punktus, lai pēc tam to varētu analizēt. Nu, tad mēs izsludinājām arī tādu kampaņu. Noteiksim asteroīdi Hyperborea formu. Un nevarētu teikt, ka bija ļoti daudz interesantu. Bija tā, ka painteresējās, bet līdz tādai nopietnam novērotāju statusam, tad mums sanāca tā, ka beigās bija 3 novērotāji. Tad iepriekš minētais Roberts, kurš devās uz Sēliju. Tad Juris devās uz Latgali, netālu no Prēļiem, ja nemaldos. Juris varēs man arī vēlāk izlabot. Un Kārlis, es precīzi neatceros tagad no galvas, kurā vietā, bet Kārlis izvēlējās tādu robežu gadījumu, lai varētu novērot tieši to robežu, vai tā aptumšošanās ir vai nav, bet bez mērķa nomērīt konkrētu laiku. Ja? Tā kā, tur var būt arī dažādi tie varianti. Un te tam ir veltīta arī atsevišķa lekcija. Ja jūs apmeklējat YouTube, uzmeklējat Latvijas astronomijas biedrība, tādu sadaļu, tad pēc šī nosaukuma var noskatīties veselu stāstījumu tieši par tiem aizklāšanās rezultātiem. Un pie viena arī es varu pareklamēt vēl tāds atskats uz citu novērošanas rezultātu, kas bija vēlāk, sanāk pusgadu vēlāk, bet jau veiksmīgs. Tātad ar Hyperborea tas koprezultāts sanāca tā, ka mēs bijām orientējušies uz to ēnas koridoru, kas ir Latgalē, bet pēc tam izrādījās, ka viņš tā kā nefigurēja kā galvenais tāds, bet bija arī vēl arī dažos avotos publicēts, jo tur ir 2 modeļi. Ir JPL Horizons un Minary Planet, mazo planētu katalogā. Tur sanāca tā, ka pēc tā modeļa tai aizklāšanai būtu jābūt nedaudz vairāk uz ziemeļiem. Un izskatās, ka šajā situācijā tieši tas MPC modelis bija pareizāks, jo visi novērojumi, kas bija veikti Latgalē, tur izrādījās, ka to aizklāšanos nesanāca nodetektēt. Kas arī ir rezultāts. Bet, protams, pēc tādas lielas gatavošanās bija tāda varbūt neliela vilšanās, bet tāda ļoti liela pieredze tika iegūta. Tad saistībā ar šo aizklāšanos koordinēšanu mums ir arī izveidota WhatsApp grupa, kur ir iespējas samobilizēties. Mums tur ir arī tajā grupā, piemēram, Jānis Šatrovskis, kurš jau ir gandrīz tuvu tam, lai mēs, arī viņu iesaistītu praksē, jo viņu, jau aprīkojums tā kā ir, bet piemēram, vēl tā iesaisties projektā viņš nav. Un jāsaka, tas Latvijā pats pirmais veiksmīgais novērojums ir asteroīda Virtus aizklāšana. Un tur nopelni ir Jurim Seņikovam. Tas mums tāds ir arī nodokumentēts pirmais sasniegums. Un tad jāsaka, kopš visas šīs aizsāktās novērojuma kultūras kustības, te var redzēt visus notikumus, kas ir fiksēti. Tad pats jaunākais, ja pats pirmais ir Virtus, kas bija 23. gada februārī, tad jaunākais ir šī gada janvārī Milzu salā, un to arī Hyperborea grupas dalībnieks Ingvars Tomsons ir veicis. Tā, šie dati ir no tādas organizācijas kā JOTA-ES, kas ir
starptautiskās okultāciju, jeb aizklāšanās notikumu un chronometrēšanas biedrības Eiropas nodaļas, kas ir tāda aktīvākā, un viņiem tāda SODIS datubāze, kurā fiksē visus notikumus. Tieši novērojam notikums. Tā. Nu, tad te var redzēt, kā tas ir aizsācies un ka kaut kas notiek un diezgan pozitīvi. Tagad nākšais jautājums, kā to darīt. Tad tur, protams, ir daudz un dažādas tehniskās nianses. Visās nebūtu tagad atbilstoši iedziļināties, bet tāds labs standarta komplekss, protams, tāds, ka mums ir teleskops. Un, jo pirmais jāpiezīmē tas, ka spožas zvaigznes relatīvi reti aizsedz. Visbiežāk tās ir zvaigznes ar diezgan maziem zvaigžņu lielumiem un tādā vizuāla novērošana bez palīga līdzekļiem faktiski ir jāatmet. Tad kā minimums ir vajadzīgs kaut kāds optisks instruments un nākšais tas, ka tas pie labā standarta komplekta pieder tas, ka mēs tehniski reģistrējam. Tad šeit ir iespējami divi varianti. Mēs uzliekam to galamērķi. Mums ir vai nu teleskops, vai nu fotoaparāts ar labu objektīvu, atbilstoši ar lielu diametru. Mums, protams, jāmāk ir noteikti pareizā zvaigzne, un tad ir divi varianti. Vai nu mēs sekojam līdzi un mēs fiksējam kadru sēriju ar kādu atbilstošu astrokameru. Faktiski varētu citiem vārdiem teikt, ierakstām video, bet otrs variants, ka mēs ar fotogrāfiskām metodēm atstājam, lai kameru fiksētu un ļaujam debesī kustēties, tad ir tā saucamā drifta metode. Tad zvaigznes būs kā švīkas un aptumšošanās būs tas pārāvums, jeb spožuma samazinājums attiecīgajās švīkās. Tad ļoti noder dators, dažādās ziņās, gan vadīšanā, pieņemsim, gan signāla fiksēšanā no kameras, vai arī kaut vai, lai mēs varētu nopozicionēt, atrast īsto zvaigzni. Tā kā dators dažādām funkcijām vajadzīgs. Un tā kā te ir runa par chronometrēšanu, te ir svarīgs precīzs laiks. Un tad tas precīzais laiks te ir divās nozīmēs. Viens ir tas, ka mums būtu nepieciešams precīzi saprast relatīvo laiku. Tas ir kopš aptumšošanās sākuma līdz atkal zvaigzni redzama. Tātad to delta intervālu. Bet otrs ir tas, ka arī absolūtais laiks mums ir diezgan svarīgs. Un šeit var noderēt divi laika avoti. Tad vai nu tas ir caur datoru NTP signālu sinhronizāciju, vai arī tas ir GPS signāls, ka mums ir pulksteņu sistēma, kas spēj paņemt laiku no GPS. Visām šīm lietām, lai tas viss kopā strādātu, ir diezgan smalka padarīšana un tur ir tādas ieteicamās konfigurācijas. Bet aprobēts tas ir. Tā, un tad ir par to reģistrēšanu ar kameru. Šeit arī es izmantoju Jura kadru, kur ir zvaigznes ar drifta metodi, un tad ir otrs, ka kamera filmē, jeb šo bieži reģistrē kadrus. Bet te jāsaka tāda parastā filmēšana, ka mēs vienkārši ņemtu un filmētu ar kaut ko, īsti nedarētu, jo ir tādas lietas, ka, pieņemsim, tādām vienkārši kamera, kur, pieņemsim, filmē ar 30 kadriem sekundē, viņa var nolasīt nevis visu kadru vienlaiks, bet viņa lasa no augšas uz leju diezgan lēnām. Un tad tā pārslēgšanās starp kadriem arī ir vēl kaut kāds laika brīdis.
un tā jūtība var nebūt pietiekama. Tas ir ar tādu domu, ka, pieņemsim, kaut kādas ierindas video kameras tur tā īsti var nederēt. Bet, protams, tehnoloģijas ir dažādas. Tā, te ir viens ļoti konkrēts piemērs. Tieši no nesenās novērojuma sesijas, ko veids Ingvars Tomsons. Te var redzēt gan teleskopu, gan datoru, gan papildus iekārtas. Tam visam vajadzīga barošana ar elektrību. Tīpaši, ja tas atrodas kaut kur ārpus tādām apdzīvotām vietām, kas tā arī parasti ir. Bet tad, kad mēs to projektu aizsākām, un tad ar domu, lai tas būtu pēc iespējas vienkāršāk, jo viens no tiem tādiem, varētu teikt, atturošiem elementiem bija tas, ka ik reizi, kad Roberts stāstīja par okultācijām, tad tāds lielais jautājums bija, bet lai sāktu, vai ir kaut kas tāds pavisam vienkāršs? Un tad tā viena no atrošām lietām bija tā, ka izskatījās, ka ļoti sarežģīts tas iesākšanas slieksnis. Nevar vienkārši mazliet pamēģināt un tad arvien tā kā uzlabot savu to konfigurāciju. Tas sanāca tā, ka vajadzīgs ir diezgan daudz uzreiz jau ieinvestēt tajā aprīkojumā un kārtīgi gatavoties. Tāpēc man ienāca prātā tā saucamā tāda naivā pieeja, kā būtu, ja pieņemsim tādā pavisam primitīvā veidā, mēs varētu mēģināt kaut ko noorganizēt ar tādu nepārāk spēcīgu teleskopu, varbūt arī bez sekošanas, bet vienkārši uzstādīt tik tālu, lai tā zvaigzne iziet cauri redzes laukam. Mēs tad, pieņemsim, ar vienu telefonu, ko mēs pieliekam pie okulāra, mēs fotografējam, un varbūt tad ir vēl otrs telefons, kas dod, vai pieņemsim, mēs tur filmējam, un tad otrs telefons dod vēl laika signālu, pīkstienus, un vēl kā mums citādi palīdz. Tā kā izmantojot to, kas ir puslīdz par rokai, jo mūsdienās, pieņemsim, dabūt vēl vienu telefonu nav tik sarežģīti. Vienīgais te parādījās runa par to, kādam ir jābūt tam telefonam ar kādām kameras īpašībām. Un te gan ir, mēs atdūrāmies pēc tādiem izvērtējumiem par to, ka mobilā telefona kamera īsti nebūs tam piemērota, izņemot varbūt spožas gadījumus, bet pie tādām standarta darbības ar mobilo telefonu kameru mums nekas īsti nesanāks. Tiesa, mobilo telefonu tehnoloģijas attīstās, arī sensori mobilām telefonu kamerām mainās. Tiesa, tās ir arī diezgan dārgas, bet varbūt tas ir nepārāk tāls nākotnes jautājums, ka mēs pie šī te varētu atgriezties un tā mēs varētu tā kā piedāvāt tā saucamo starter kit, jeb iesācēju komplektu, ka tiešām ir jāuzinstalē konkrēta programmiņa, jāuzinstalē konkrēta programma filmēšanai, konkrēta programma laika sinhronizēšanai, konkrēta programma notikumu kaut kādu metalonu pīkstieniem, lai tas tiek filmējot piefiksēts. Tā kā, to mēs varam apdomāt. Es to ideju neesmu atmetis, vienkārši neesmu šobrīd pie tā atgriezies. Un tad vēsturiski ir arī tāda akceptēta vizuālā pieeja. Šeit Kārlis mums ir to praksē izmēģinājis. Tie vizuālai novērojumi, šajā gadījumā vajadzīgs binoklis. Tad binoklis uz statīvu, acīm redzot. Un laika fiksēšanai var noderēt, ir, protams, nepieciešams pulkstenis, bet tas pulkstenis var būt sinhronizēts telefonā caur GPS. Un tad ir vajadzīgs varbūt otrs telefons, kas filmē vai ieraksta skaņu, lai varētu fiksēt tos notikumus. Šī gadījumā tas jautājums ir par mērījumu precizitāti. Ja standarta novērojumiem tā sagaidāmā mērījuma precizitāte
ir nesliktāk par 0,1 sekundi laika tā teikt, fiksēšanai. Tad, protams, vizuāliem novērojumiem, kur cilvēks to dara, ir jebkurā gadījumā kaut kas būs caur balsi. Un tur ir gan aizkavēšanās, lai piefiksētu šī notikuma sākuma beigas, tad tur ir varbūt katram ir individuāli šie aizkavēšanās momenti. Varbūt tā aizkavēšanās var dažādi būt nakts apstākļos pēc ilgiem novērojumiem. Tā kā te varbūt kaut kāda atšķirība, tur 0,3 sekundes. Tas ļoti individuāli. Bet, ja ir runa par tādiem garākiem notikumiem, tad tas ir ļoti labi piemērots, vai arī pa robežu gadījumu notikumiem. Piemēram, vai aptumšošanās bija vai nebija. Tā, te ir no tā paša nesenā notikuma, tad ar autora laipnu atļauju izmantoja attēls, kas bija iekopēti Hyperborea grupā. Novērojumi bija Talsos pie Čaumala ezera. Te var redzēt, aparatūra tāda mazliet ir apsarmojusi, un, ja mēs labi atceramies, tad janvāra sākumā bija diezgan augsts. 7. janvārs termometrs rāda -21 grāds. Te var redzēt gan datoru, gan piespraustu ekrānu, tad ir arī GPS laika signālam. Tā kā es to konfigurāciju nokomentēt nevarēšu. Es ceru, ka mums kādā reizē autors tuvāk pastāstīs, kāda bija aparatūra un kā tas viss kopā darbojas. Un te var redzēt tieši to notikuma reģistrēšanas veidu, ko mēs redzam. Tad te var redzēt, ka ir tās tā kā uz augšu, uz leju tas zāģis, tas ir signāla stiprums, tas zvaigznes spožums, un jāsaprot, ka no kadra uz kadra nav perfekts, identisks mērījums. Tad visu laiku ir kaut kāds troksnis, vai tas ir troksnis pašā mērījuma iekārtā, vai no atmosfērā. Ir kādas izmaiņas, bet ļoti konkrēti te var redzēt, ka ir redzams kritums un pēc tam atgriešanās atkal uz kaut kādu vidēju tādu trokšņainu līmeni. Bet pēc šī arī var noteikt to aptumšošanas ilgumu. Tā, te ir arī tas konkrēts notikums, kas bija 7. janvārī, asteroīds Alkok aizsedza vienu no zvaigznēm, un skatā no asteroīda, te var redzēt, tas ir kā tāda taisna līnija, iet pāri Eiropai, un tā skatā arī pāri Latvijai. Tā, un te konkrētāk, ja pietuvina, tad ļoti smuki šķērsoja Kurzemi. Tā, un tad šeit es esmu iekopējis no jūra prezentācijas ar visu logo, ar visu titulapu. Man jautājums, vai Juris pats gribēs arī kaut ko minēt, vai es drīkstu tā kā īsumā pāriet pāri tiem slaidiem? Var pāriet. Jā, tad man būs tāda burtiski tiešām pāriešana pāri slaidiem. Tas bija no referāta, man liekas, 8. biedrības sanāksmē, un to ierakstu, kā es rādīju, jūs varat redzēt arī tajā Latvijas 8. biedrības ierakstu arhīvā. Tad novērojama vieta bija Kurzeme vai Zemgale, tur jāskatās, kur tas tieši sanāk. Un tad tas šī gadījumā, ja mēs varam redzēt, tika izmantota kamera, lai fiksētu atsevišķus kadrus, ja es pareizi saprotu. Un
Bet ņemot vērā to, ka tā bija īsa aizklāšanās, tad tika izmantot tā saucamā drift scan metode. Tas nozīmē, ka bija atvērta ekspozīcija un, var sakot, pat kamera nofiksēta un kustās debesis. Tā, nu tad šeit tā, nē, tas ir, man tā liekas, tā, te ir tas virtus un tā zvaigzne. Tā, un šeit. Šis ir tāds labākais, ja, kur var tieši redzēt. Te var redzēt, var sakot, ko mēs varam redzēt. Tad līnijas garums raksturo ekspozīcijas ilgumu. Ja? Tad, un šī gadījumā te ir spožākā zvaigznes redzams te, bet tā mūsu interesējošā zvaigzne ir samērā vāja. Tagad neatceros, cik viņa spoža bija. To mēs varam apskatīties, bet mēs redzam, ka tas diezgan izaicinoši. Tātad ekspozīcija sākas no 2:38:01 līdz 2:36:31. Jā, 31 sekundē, ja? Tātad sanāk, un visā šajā te līnijā mēs te varam saskatīt tādu mazu fragmentu, kā uz, cik tas sanāk, uz 9 sekundēm ir tāds tā kā pārāvums, tāds tumšāks. Faktiski jāsaka, tā uz tāda fona trokšņa robežas, ja? Bet pielietojot tādu tā kā rūpīgu analīzi, tad ar dzeltenajām līnijām mēs redzam tos galējos nogriežņu galus. Un te mēs varam tā smuki redzēt, ka tomēr ir tāda bedrīte. Arī vizuāli mēs redzam, ka ir satumšojums. Un lūk, godātie klausītāji, tas arī ir tas rezultāts. Un, jāsaka, tie tiešām nav triviāli to iegūt, bet te ir veiksmīgi sanācis. Bet, jāsaka, ka pēc šīs reizes jau Jurim tieši, tā jau amats bija rokā, un te ir sekojuši vēl vairāki veiksmīgi novērojumi. Tā kā, jāsaka, ka tas ir diezgan tāds, tiešām interesants un aizraujošs pasākums. Tā, un tad vēl tā kā pastāstot par to, ka ir tādas tā kā pilnas un konkrētas aizklāšanās, bet ko vēl okultācijas, jeb to aizklāšanos to interesanti vēro, tajā skaitā tā starptautiskajā biedrībā. Tur skatās arī, pieņemsim, tādu saucamus grazing, jeb kā mēnesi mala aizklāja zvaigznes. Nozīmē, ka zvaigzne iet gar mēnesi pašu malu, un mēnesis reliefs viņš veido tā kā zvaigznes periodisku ieslēgšanos, izslēgšanos. Varbūt, vai ir tādu mainīgu spožuma izmaiņu. Un tā faktiski, jo tumšāks ir, jo tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds uzcilnis, kas aizklāja, bet tas zvaigzne arī beigās varbūt iet iekšā, vai arī viņi iet un iziet no mēnesis malas. Tā kā tur ir tādi interesanti momenti. Tad arī skatās, kā mēnesis, pieņemsim, aizklāja planētu, vai pieņemsim, varbūt ir mirklis, kā planētu aizklāja asteroīds. Tā kā ir arī tādi varianti, tad asteroīds aizklāja dubultzvaigzni. Šī gadījumā sanāk tā, ka atkarībā no tā, kā ir novietots dubultzvaigznes komponents, tā aptumšošanās var būt dažāda, vai nu pilnībā, vai nu viņi iet kā ar lēcieniem, tādām pakāpieniem. Un tad varētu būt arī tādas situācijas, ka zvaigzne ir vizuāli liela. Tagad nesenākais piemērs ir Betelgeize. Un te arī, pieņemsim, mēs atveram to JTS mājaslapu, tad tieši arī jaunākais žurnāla numurs ir daļai tam veltīts, un arī tie ir ziņas publicētas tieši par Betelgeizes aptumšošanos. Un tad tūlīt arī aizliekšu, tad Betelgeizes aptumšošanās bija nevis tāds strauji kritums, bet tāds lēzens tā kā ieplaka, un Betelgeize leņķiski ir tik liela zvaigzne, ka viņi
joprojām turpināja spīdēt, jo asteroīds sanāca leņķiski mazāks. Tā kā faktiski viņš bija pa mazu. Bet arī šī gadījumā var veikt kādus spriedumus pār pašu asteroīdu. Tā kā tas ir tāds interesants novērojums. Un tad, ko vēl var darīt, kā es minēju, viens tas, ka mēs nosakām projekcijā to asteroīdu formu, galvenos izmērus. Bet, ja mums ir vairāk šādi novērojumi un viņus kombinējot un ņemot vērā to, ka, ja mums ir zināma, pieņemsim, arī asteroīda rotācija, savukārt asteroīda rotācija var noteikt pēc periodiskām lēnām izmaiņām, jo dažādas puses, ja ir neregulāra tāda kartupeļa forma, tad sanāk, ka asteroīdam rotējot, viņš dažādi atspīdina gaismu no Saules, un tad ir, ja lielāks laukums, jo viņi vairāk arī atspīd, mazliet spožums mainās. Tad ir informācija, pieņemsim, par tādu rotāciju, un tad to var salikt kopā ar atsevišķiem okkultāciju novērojumiem, un tad ir vēl dažādi modeļi tiek pielietot. Nav tā, ka te ir viennozīmīga viena atbilde. Bet var iegūt tos asteroīdu orientējošos modeļus. Arī tā skaitā precīzāk saprast fiziskos izmērus. Tā, tas tad arī laikam ir no manas puses viss. Un tagad es skatos, ka mums vēl laiks ir. Varbūt varu aicināt kaut ko pastāstīt mūsu praktiķiem, novērotājiem, Jurim un Kārlim. Varbūt Kārlim sākumā došu vārdu, mazliet pakomentēt, kā ir novērot ar binokli. Ja? Tad, varbūt kāds pāris minūtes var kaut kāds dažus vārdus pateikt. Jā, labdien! Jā. Es vēl pētu iespējas, cik daudz var turēt līdz profesionāļiem tādā vienkāršā pieejamā ar binokli, bet tā doma ir tāda, kā jau Mārtiņš minēja par tiem robežu gadījumiem, kad mēģināt speciāli stāvēt ēnas joslas malā, lai konstatētu, vai man tā zvaigzne vispār nodzis vai nē, necenšoties reģistrēt laiku, ko var izdarīt precīzi tikai ar labu tehniku. Šādi novērojumi ir derīgi un tos tajā starptautiskā datubāzē pieņem tad, ja ir citi pozitīvi novērojumi. Ja kādi citi redzējuši to aizklāšanos un tu esi bijis malā un neesi redzējis, tad tavu negatīvo novērojumu vienalga pieņems. Ja neviens nav redzējis, tad nepieņems tādus negatīvos novērojumus. Un tie var palīdzēt novērtēt asteroīda to malu, kur viņš beidzas, kur tā ēna ir beigusies, kur nav tā zvaigzne nodzisusi. Vēl var mēģināt, protams, ar aci. Varbūt es varu kopīgot ekrānu un parādīt kādas 2 bildes? Jā, droši. Tātad, ja es, piemēram, skatoties binoklī uz statīvu, vizuāli novēroju zvaigzni un telefonā izmantoju pulksteni, kurš ir vairāk varianti. Ir lietotnes, kas izmanto GPS satelītu laiku, un ir lietotnes, kas izmanto mobilos datus caur internetu NTP serveru laiku. Varu mēģināt fiksēt to laiku, un vienu reizi man izdevās nevis malā stāvēt, bet novērot pozitīvu novērojumu, ka man tā zvaigzne nodzisa. Un te var redzēt aptuveni to kļūdu, kā kļūdās cilvēks, ja to dara uz aci bez tehnikas. Es tagad aizmirsu, kurš bija sākums, sākums bija šeit, ka sākumā es norēģēju, kļūda kaut kur 0,4 sekundes, un es kādu 1 sekundi par vēlu vispār norēģēju, ka tā zvaigzne nodziest, jo blakus turpat Lietuvā un aizmirst, kur bija otra valsts, bija novērojuši ar tehniku, tāpēc viņu datiem var ticēt labāk.
Bet nu beigas poļu man uzvārdiem sanāk, izskatās, laikam bija polis, jā. Un beigas bija tīri sakarīgas, tikai 0,4 sekundes vēlāk to laiku noteicu. Nu, sākumā nokļūdījos, bet mēģināšu vēl. Un mazs precizējums Mārtiņa teiktajam, ja šādi dara 2 telefoni, nav vajadzīgi. To var izdarīt arī vienā telefonā, izmantojot, es mēģināšu atrast, izmantojot 2 lietotnes vienlaicīgi. To es arī darīju pie Saukas ezera Ormaņu kalnā, kuras veiksmīgi novēroju septembrī Kustinskija asteroīdu. Es izmantoju telefonā Atomic Clock lietotni, kas rāda man pulksteni uz ekrānu un tikšķi, līdz ar to man nav jānovēršās, un es vienkārši dzirdu pīkstienu uz veselu minūti un sekundes tikšķi, un es skaitu līdz kura minūte tā ir un kad man jābeidz novērot, un vienlaicīgi ar citu lietotni ierakstu video, kas notiek uz mana ekrāna. Un tavu balsi, ja? Un ne tikai, es ierakstu visu multivides skaņu telefonā, arī tātad to pīkstienu, tos tikšķus, un arī ārējo skaņu caur mikrofonu, un es varu iedot balss komandu, iesaukties, kurā brīdī man tā zvaigzne nodziest, un kurā atkal parādās. Un to es arī darīju. Nu, mēģināšu vēl novērtēt savu kļūdu un nākamreiz izpildīties precīzāk. Katrā ziņā es mēģināšu vēl ielīst iekšā tajā Ēnas joslā. Maliņā nestāvēšu. Man gribās uztrenēties, varbūt, ka tomēr var šādi. Nu, toreiz man sanāca ar lielu kļūdu, bet es pamēģināšu vēl. Tā kā man ir bijis viens negatīvs novērojums un viens pozitīvs. Katrā ziņā pilnīgi pietiek ar vienu telefonu, pilnīgi pietiek ar binokli un statīvu. Tā, nu, paldies tev par iedrošināšanu, ka tas iesākšanas slieksnis nav pārāk augsts. Jā, tad, nu, binoklim jābūt tādam, nu, nemazajam, jā, nu, sākot ar 50 mm objektīvu. Jā. Tas vēl. Labi. Un noteikti statīvu, tur nevar turēt rokās, jo zvaigznes, kuras aizklā ir vājas un sanāk, kad, lai koncentrētos vizuāli fiksēt, kurā brīdī viņa nodziest un kurā parādās, nu, tev ir ļoti labi viņa jāredz. Tātad mēs runājam obligāti par statīvu. Tur rokās turēt nevajag, tas tikai traucēs. Jā, labi. Tā, Juri, varbūt var pateikt, ko es tādu būtisku esmu izlaidis vai ne tā pateikt? Mārtiņ, paldies, viss bija ļoti pareizi un ļoti tā smuki izklāstīts, ļoti loģiski un secīgi. Paldies par stāstījumu. Es varu tikai piebilst, ka, protams, taisnība ir tā, ka spožu zvaigžņu aizklāšanās ir ļoti reti, līdz ar to teiksim tā, kā pareizi Mārtiņš piebilda, tur, diemžēl, tehnika ir vajadzīga, ja grib ar to regulāri nodarboties, nevis, teiksim tā, reizi vairākos gados. Un galvenais jau ir ne tik daudz, protams, ļoti svarīgi ir kamera, dators un tā tālāk, bet viena no svarīgākajām lietām tajā ir teleskops ar pietiekam lielu atveres diametru, jā, jo, teiksim, Eiropā tie amatīri astronomi novērotāji, viņiem patiesi liela teleskopi ir, priekš amatieru varbūt nav liela, bet, tiešām liela ar atvērumiem tur 30 centimetri un vairāk varbūt tās, un tas iesācēju komplekts, vai sākšanas normālais komplekts, ko arī Ingvars te bija nofotografējis, tur ir tāds, relatīvi neliels teleskops ar 15 centimetru spoguli, bet ar kuru arī, tā teiksim, zvaigznes līdz 12 apmēram zvaigžņu lielumam video tai režīmā varētu novērot. Ja, un droši vien, ja arī lielā teleskopā skatītos, tad arī vizuāli būtu ļoti patīkami to redzēt. Noteikti, teiksim, vizuāli to redzēt arī būtu prieks, kad to varētu nopozicionēt. Un otra lieta, es redzēju tur to neatmesto domu par tiem telefoniem, ko Mārtiņ tu teici. Es teiktu, drīzāk jau ir otrādi.
tajā brīdī, kad iemācās ar to standarta komplektu strādāt, tad es domāju, ka varētu arī ar tiem telefoniem iemācīties to darīt. Otrā virzienā tas ir, man liekas, ka mazliet grūtāk. Nu, tas nozīmē, ka tas jau ir redzēts, tad varbūt tās varētu mēģināt arī ar telefoniem to darīt, un tad to standarta komplektu ietaisīt. Bet, ja sākt ar to, tad tas būtu diezgan grūti, es domāju. Nu jā, te būtu interesanti, varbūt kaut kādā brīdī, ja pieņemsim, nonāk rokās atbilstošs kvalitātes telefons izmēģināt, vai tas iet cauri, un tā kā strādājošu modeli izmēģināt, un tad jau skatīties, ko tur var darīt. Jā. Un, protams, otra lieta ir, ka tajā novērošanas sākumā vienmēr ir tāds zināms stress, un ja to stresu vairo dažādas komponentes, piemēram, vai tu atradīsi to zvaigzni vai neatradīsi, vai tu pareizi tur uzstādīsi vai nē, tad tā varbūtība novērot ir daudz mazāka, bet, ja pamazām to sistēmu sakārto tā, ka, tās lietas, kaut kā notiek automātiski, tad aizvien lielāka varbūtība ir to redzēt. Varētu teikt, šai novērošanai ir vajadzīga kaut kāda sistēma, rutīna, un treniņš tiešām diezgan liels. Jo arī es, kaut arī es esmu vairākas redzējis, man katreiz liekas, ka es kaut ko esmu aizmirs, un patiešām es esmu vismaz vēl papildus tam, ko es esmu novērojis, vismaz 3 reizes kaut ko sajaucis un neesmu varējis ieraudzīt, līdz ar to es esmu bijis spiests, nedot, tāpēc, ka man nebija novērama, aizmirsu noņemt filtru, aizmirsu ieslēgt datoru, tur video režīmu, tādas lietas ir ļoti, ļoti daudz, ja tas nozīmē, tas prasa zinām koncentrēšanos un treniņu, kā es teicu. Jā, paldies par tādu noderīgu komentāru tieši no cilvēka, kurš praksē to skatījies. Varbūt ir klātesošiem kādi jautājumi. Man būtu viens jautājums Jurim. Kādēļ pārgāja no drifta metodas ar fotoaparātu uz to video variantu? Kur ir tas ieguvums? Var īsākus aizklāšanas notikumus fiksēt nekā ar drifta metodu vai kur tā atšķirība? Kāpēc es tur pārgāju? Man tagad ir lielāka optika nekā tas teleobjektīvs. Apmēram tāds pats teleskops kā Ingvaram, ar 150 mm diametru. Līdz ar to man ir iespēja redzēt ar video metodu. Ar teleobjektīvu man tāds iespējas nebija. Tur es knapi ar driftskanu to varēju redzēt. Tikai tāpēc, ka man ir iespēja tagad to darīt. Bet cilvēkus varētu mēģināt iedrošināt arī sākt ar to fotoaparātu un drifta metodu? Jā, varētu, bet savukārt viņā ir arī daudz sarežģītāk apstrāde. Tai drifta metodai man nācās mocīties daudz vairāk nekā šai te video metodai, jo pirmām kārtām tāpēc, ka mūsdienās pārsvarā visi to dara ar video, līdz ar to tās pamācības un labā prakse ir labāk pieejama. Ar to driftu viņi darījuši to ir relatīvi senā pagātnē, un man nācās pašam tur visu izdomāt, kā to apstrādāt varētu. Tur laikam tā laika referencēšana ir viens no tiem. Jā, bet arī tas, kad kā pareizi redzams, tajā drifta svītrā ir milzīgs troksnis, viņā ļoti grūti ir ieraudzīt. Un sliktākais ir tas, ka kvantitatīvais rezultāts nav pietiekami labs. Tas nozīmē, ja mums vienkārši tā zvaigzne, ir tas grafiks, tā kā Mārtiņš rādīja, tad mēs arī diezgan kvantitatīvi varētu noteikt, par cik zvaigžņu lielumiem tā zvaigznes spožums ir samazinājies. Savukārt no tā driftas to praktiski ļoti grūti izdarīt. Varbūt par to video tu vari komentēt, cik kadri sekundē tur ir nepieciešams. Tas ir, cik var to izdarīt. Vajag pēc iespējas īsāku ekspozīciju, tad kamēr vien tas troksnis nepārmāc tevi. Un atkarībā no tā, cik ir tavs spoguļa diametrs, tu vari atļauties aizvien mazāks un mazāks ekspozīcijas. Es vairāk par 0,0
5 sekundēm mazāk pagaidām neesmu līdz, jo man nebija spožas zvaigznes, pārāk spožas. Un savukārt tādām vājākām zvaigznēm, kas ir tuvāk 12 zvaigžņu lielumam, un it īpaši, ja viņas ir tuvu horizontam, tad tur ir 0,1 sekunde, pat varbūt 0,2, un te janvārī es pat mēģināju novērot kaut ko tam līdzīgi, liku pat 0,3, bet vienalga nebija pietiekama, lai to redzētu. Tas nozīmē, atkarībā no zvaigznes spožuma un tās augstuma. Tad, piemēram, tur un kameras jūtības, kā kuram tā kamera, piemēram, Ingvaram bija ļoti jūtīga kamera, viņš, manuprāt, tur 0,05 sekundes arī lika to, ja es pareizi atceros. Tad tas sanāk 20 kadri sekundē. 20 kadri sekundē, bet tur tie daži cilvēki, kuriem ir tie lielie teleskopi, tur viņiem ir arī 100 kadri sekundē, un tad viņi arī tēmē uz daudz lielāku precizitāti, tās aizklāšanas laiku, sākuma laiku, noteikšanā un tādām lietām. Vai arī vēl viens pēdējais īsts jautājums Jurim par to drifta metodi. Kad izmantoja drifta metodu un tā zvaigzne vilka svītru tajā kadrā, cik pikseļu sanāca uz 1 sekundi tajā fotografijā, ja paņem 1:1 to fotografiju? Kāds ir tas minimums, jo cilvēkiem kameras būs ļoti dažādas, un lai saprastu, vai vispār ar to kameru var piedalīties? Jā, tas ir atkarīgs no fokusa attāluma šajā vietā, un tur mēs biju pat izveidojis tādu nelielu Google Sheets appiņu, ko es biju kādreiz iemetis arī mums prezentācijā, kur to varēja izrēķināt. Šajā konkrētajā tajā virtuves gadījumā es pēkšņi neatceros, bet tas bija, man liekas, ka 30 pikseli tur bija vai 40, apmēram tā, nebija ļoti daudz, tas nebija 100 pikseli. Tur tajā laika grafikā, spožuma grafikā, ko Mārtiņš radīja, tur bija tie punktiņi, tur varēja saskaitīt, man liekas, bija apmēram šāds daudzums. Un savukārt, jo būs mazāks fokusa attālums, jo būs aizvien mazāk un mazāk un mazāk to pīkseļu, līdz ar to tur jau vairs neko nevarēs izšķirt. Un ir vēl viena iespēja griezt to nevis atstāt to optiku uz vietas, bet griezt pretējā virzienā, bet tad mēs savukārt bišķi zaudēsim spožumā, vai ne, tajā svītrā, bet tad tā jau ir tāda ļoti interesanta metode, ka mēs griežam pretējā virzienā tādā veidā pagarinot sliedes garumu. Jā, izklausās interesanti. Tā, labi, tā. Mārtiņam bija jautājums, laikam, Jā, ja mēs fokusējamies vairāk uz skolāniem, piemēram, mēs šo asteroīdu aizklāšanas metodi jau varam arī kādam skolānam iedot, kam būtu astronomiski interese to, kā zinātniski pētniecisko darbu, tad jautājums ir, ar ko viņam vajadzētu sākt, ar kādu tehniku, lai viņš var veikt šo novērojumu, tā kā Ingvars minēja, ar tiem 2 telefoniem un binokli, tas varētu būt tā kā sākuma komplekts, lai jaunietis varētu veikt, ja viņiem rastos interesi. Tad arī. Varētu ar to pašu vienu, kā viens telefons un binoklis. Jā. Vēl ir tāda lieta, ka to nevar veikt pēdējā brīdī šādu zinātnisko darbu, jo nemaz tik daudz to notikumu netrāpās. Ja paskatās datubāzē, viņu ļoti daudz bet tad ir jāsakrīt tādam faktoram, ka jāiet pāri Latvijai, tad ir jābūt pietiekam labam zvaigžlielumam, tā, lai tas ir sasniedzams ar mūsu optiku. Un vēl laikapstākļiem jābūt. Tad arī jābūt tā, ka mēs arī fiziski paši tiekam. To teorētisko konfigurāciju izveidot nav grūti, tā ir arī aprakstīta. Tā ir arī tajā astronomijas biedrības ierakstītajā lekcijā ir apskatām. Bet tieši tā praksē to pārliecināties, tad tur ir jāmedī arī tā reize, kad tas sanāk. Un tad var arī var nākties kaut kur braukt, jo nav tā, ka pieņemsim tieši pāri Liepājai iet vai tur pie Rīgas, kur attiecīgi katrs atrodas. Tā kā, tur virkne tādu mazu nērtību, varbūt sajiet kopā, un tad ir, protams, gada ietvaros jau būs, bet uz pasūtījumu tuvākos 2 mēnešos var arī nekas nebūt.
Skaidrs, paldies. Jā, nu tieši es arī gribētu piebilst, ka binokli jārēķinās, ka tās iespējas būs reti. Būtībā gandrīz var runāt par reizi gadā aptuveni, un jābūt mobilam, jābūt gatavam kaut kur izbraukt. Jā, skaidrs, paldies par komentāru. Tā vēl kādi jautājumi varbūt ir. Laikam nē. Jā, nu tad jā, paldies par interesi tiem, kuri klausījās, un arī paldies par mūsu praktiķiem, kuri pieslēdzās. Tad tā kā mums tik bieži nesanāk pastāstīt, bet nu, tā kā vienmēr laipni pastāstam, un varbūt šī kustība vēl turpinās kļūt bišķi plašāka Latvijā, ja, tā, lai tie būtu vairāk to novērojumu un lielāka pieredzes apmaiņa veidotos. Jā, paldies Martiņam Gilam par lekciju. Un, kā saka, izējām uz komunikāciju tālāk. Visu labu. Jā, visu labu. Paldies, visu labu.